Labvakar, Gunit. Nu tad vēlreiz daudz laimes tev dzimšanas dienā. Tā dāvana bija tāda, ka it kā jāizdomā kaut kāda recepte un ko, jā. Nu, es tad domāju, es varbūt vajag tādu vizuāli arī materiālu tev piedāvāju un tad sāksim. No manas puses nebūs nekas sarežģīts. Kā tu redz, aprīkojums ir ļoti svarīgs. Mēs ņemam šādu te Beatles, tātad Beatles popcorn, jā. Tas būs viens, kas mums ir vajadzīgs. Vēl mums ir vajadzīga mikroviņa krāsnes, jā. Man konkrēti ir Samsung, jā, modelīts, dari kādu. Cīni pagaidām nebūs vajadzīgi. Tātad, pirmais, ko mēs darām, atveram iepakojumu, izņemot šeit ir iekšā šāda te paciņa, ja? Paciņai tātad, kā mēs redzam, vienā pusē rakstīts this side down. Tas ir angliski, ja? Tas ir angliski, te ir arī krieviski. Tā kā to uz leju, ja? Liekam iekšā un, kā saka, palaižam, ja? Un te ir tāds knifiņš, ja? Te ir tāds knifiņš, kamēr gatavojās, es tad varu pastāstīt. Tur ir tā, ja? Nedrīkst pārcept, ja? Bet arī tu negribi, lai tevi pa mazu uzsprāgušaņ, ja? Ir jāatbūt tāds tāds optimāls ilgums, ja? Un tad ir būtiski ir jāklausās, ja? Un tev vajag klausīties no vienas sprādziena līdz tam nākošajam nedrīkst būt ilgāk kā 3 sekundes. Un tā sākuma daļa mēs varam to neklausīties, tas nav tik būtiski. Tur minūti, 2 viņš šā nodabā, tā teikt, cepās. Bet tad jau vēlāk būs jāsāk kļūt, ausīgam un klausīties tomēr arī. Es dzirdu pirmos tātad mazos popkorniņus gatavojamies. Nu tā. Tad timerīt varam arī redzēt, man ir tad tā paka uzpušās, par to tu neuztraucies, tas ir arī normāli. Tie popkorni tā gatavojās, ja? Nu jā, es varētu kaut ko interesantu varbūt izstāstīt, kamēr mēs te gaidām. Negribās arī neko tādu muļķīgi izstāstīt. Es pieļauju, ja tu bieži vien skatīsies šo video, gribēs atcerēties, kā tos popkornus gatavot, un ja es katru reizi kaut ko muļķīgi stāstu, tad arī nav īpaši normāli. Es nezinu, varbūt kaut ko no anatomijas es varu izstāstīt ātri. Tas arī nebūtu īsti prātīgi, jo tas jau arī nav tā ilglaicīgi tev, cik tad ilgi anatomija būs tā vajadzīga. Kaut ko no dzīves, varbūt kādām dzīves gudrībām. Vai varbūt laime ir tajā, kā tu jūties, ja, piemēram. Bet nu lūk, es domāju, mums ir jāsāk klausīties. Un mēs dzirdam, ka šīs atstarbes paliek ar vien ilgākas starp diviem popkornu graudiņiem. Un tagad nu tā. Es uzskatu bija jāņem ārā, jā. Es uzskatu bija labi. Es uzskatu, tas bija īstais brīdis. Tagad ir svarīgi, ņemam ļodu. Obligāti nepieciešama ļoda. Karsts. Šis ir karsts, jā, protams, uzmanīgi. Un izbirdinam, tad gatavo produkciju. Un es uzskatu ļoti veiksmīgs šis te gadījums. Nu tad priekā, labu apetīti!